Lai ir slavēts Jēzus Kristus! Mīļie draugi, kārtējā trešā otrdiena Svētā Antonija godam. Atvainojos, man ir nedaudz aizsmākusi balss, tomēr arī pavasari līdz Lieldienam mani kādas augstēšanas ir piemeklējusi. Mīļie draugi, bet lai tas netraucē mums kopā lūgties un kopā godināt Svēto Antoniju, kā arī šai jubilejas cerības gadā iepazīt kādu jaunu cerības liecinieku, kuru mums šodien piedāvā iepazīt Svētā Antonija sanktuārijas Padujā. Mīļie draugi, tāpēc tagad sākam mūsu lūgšanas, mūsu pārdomas un meditācijas. Dieva, Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Sākumā uzklausīsim Dieva vārdu, kas mūs ievadīs šais pārdomās. No Jāņa evaņģēlija 13. nodaļas. Pēdējo vakariņu laikā viens Jēzus māceklis, kur viņš mīlēja, bija atgulījies Jēzum cieši blakus. Tad Sīmenis Pēteris tam pamāja un sacīja pavaicā, kurš tas ir, par kuru viņš runā. Tas noliecies pie Jēzus krūts, viņam jautāja: Kungs, kurš tas ir? Tas ir Kunga vārds. Mīļie draugi, šodien sanktuārijas mums piedāvā iepazīt kādu ticības liecinieku, kas ir Karlo Akutis. Mēs varbūt esam dzirdējuši par šo neparastu ticības liecinieku, proti jauneklis, kurš mīris 15 gadu vecumā no leukemijas, un viņš kļūs par pirmo kanonizējumu šogad jubilejas gada jau pavisam drīz. Viņš būs pasludināts par svēto pirmais kanonizētais mileniālis, proti dzimis tad, kad mainījies iepriekšējie 1000 gadi un aizsākas šie 3000 gadi, tā sauktie mileniāļi. Un viņš, neskatoties uz to, kā mainījies pasaulē, arī šai mainīgai pasaulē, atklājot internetu, ir prātis to izmantot Dieva godam. Bija ārkārtīgi iemīlējies Jēzus euharistiskai klātbūtnē. Viņš bija izveidojis informatīvas planšetes par euharistiskiem brīnumiem pasaulē, kad Dievs vēlējas apliecināt ar zinātnē neizskaidrojumu brīnumu euharistijas patieso klātbūtni visvētākajā sakramenta. Viņš bija izveidojis arī par euharistiskajiem brīnumiem arī mājaslapu, un šajā mājaslapā viņš arī cilvēkus iepazīstināja visā pasaulē par to, kas ir Jēzus euharistiskā klātbūtne. Un tikko dzirdētais rakstu fragments mums arī izskaidro, kāds bija Karlo Akutis garīgums, kā arī mūs ievirza viņa paša pārdomās, jo tieši šīs fragments bija ārkārtīgi uzrunājis Karlo divu iemeslu dēļ. Euharistija, tātad pēdējās vakariņas, un Jēzus mīļotā mācekļa tēls, un Karlo Kristus miesas pieņemšanu un lūgšanu visvētākā sakramenta priekšā ārkārtīgi mīlēja. Un viņš jutās kā šis mīļotais māceklis. Viņš aizvera acis, iedomājas sevi pie Jēzus krūts, lai ieklausītos Jēzus sirds pukstos un lai pieaugtu tādējādi draudzībā ar Jēzu. Un tieši šī dievbība lika viņam sagatavot šos informatīvos pāneļus par euharistiskiem brīnumiem, kas neilgi pirms viņa nāves kļuva par izstādi un izplatījās visā pasaulē. Un Karlo bija miris svētuma slavā, proti jau pēc viņa nāves sāka runāt par to, kā cilvēki piesaucot viņu lūgšanās, saņem žēlastības. Viņš ir apbedīts Asīzi pilsētā, no kurienes reģiona viņš nāk, un pirms dažiem gadiem baznīcā arī atzina brīnumu, kas bija
noticis ar viņa aizbildniecību, un tagad ir noticis kārtējais brīnums, kas apliecināja arī viņa lūgšanu aizbildniecību, arī ļaujot baznīcai viņu arī pasludināt par svētīgo. Pavisam drīz notiks arī viņa kanonizācija pusaudžu jubilejas svinību ietvaros šeit Romā 24. aprīlī. Mīļie draugi, tā Padue Sanctārijs aicina mūs uzlūkot viņu kā cerības liecinieku, uz to, ka evaņģēlijs un baznīcas mācība ir patiesa, un tā kopā ar šo ticības liecinieku mēs arī uzticēsim sevi Svētā Antonija aizbildniecībai. Un tā mēs tagad varam arī pārdomāt, uzlūkojot svētīgā Kārlo dzīvi, vai arī mūsu pašus lūkšana aizsniedz arī jūtu līmenī, vai emocijas arī mūsu lūkšanas dzīve tiek iesaistītas, vai nav mūsu lūkšana vien sausie vārdi, kurus izrunājam, bet vai arī ļaujamies, lai Svētais Gars aizsniedz mūsu jūtas, lai mēs tādējādi esam dedzīgi par Jēzu, par visvētākā sakramenta patiesību. Un vai mēs arī, kad lūdzamies, ieklausamies Jēzus sirdī? Šogad jubilejas gada tas jo sevišķi ir svarīgi, jo Svētais Tēvs Francis vēlas, lai mēs arī šai jubilejas gada atceramies, kā ir 350 gadi kopš privātas atklāsmes sākuma svētīgai Marijai Margaritai Alakokai, un Svētais Tēvs Francis ir izdevis encikliku par Jēzus sirds godināšanu Dilexit Nos, iemīlējis mūs, kur aizvien mūs vēlas ievadīt šā Jēzus sirds noslēpumā, un Karlo Kutis, Jāņa evaņģēlijs mums ļautu izprast, ka tā ir apgulšanas pie Jēzus krūts, ieklausīšanas viņa sirds pukstos. Un tad arī jautājums par to, vai šī lūkšana mani aicina arī mīlēt tuvāko, vai lūkšana, adorācija, Jēzus evharistiskās klātbūtnes pielūgsme, vai tā mani arī aicina mīlēt manu tuvāko un mīlēt Kristus miesu citā cilvēka, Kristus klātbūtni otrā cilvēkā. Mīļie draugi, caur Svētā Kārlo aizbildniecību lūksimies tagad un piesāksim Svēto Antoniju. Lūksim, lai Svētais Antonijs mums palīdz. Piesauksim viņu ar 13 lūkšanām viņa godam. Kungs, ka Svēto Antoniju esi padarījis par evaņģēlija apustuli, dāvā mums ar viņa aizbildniecību stipru un pazemīgu ticību, un dari, lai mūsu dzīve saskan ar ticību, ko apliecinām. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Visvarenais Dievs, ka Svēto Antoniju esi padarījis par miera un brālīgas mīlestības celtnieku, uzlūko vārdarbības un kara upurus, un dod, lai šai nemierīgai un spriedzes pilnajā pasaulē mēs būtu drosmīgi nevardarbības un cilvēces attīstības un miera liecinieki. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Ak, Dievs, kas Svētajam Antonijam dāvāja dziedināšanas un brīnumu dāvanu, dāvā mums dvēseles un miesas veselību, dāvā mieru un mierinājumu tiem, kas uzticas mūsu lūgšanām, un dari mūs pieejamus kalpošanai slimajiem, vecajiem un nelaimīgajiem. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Kungs, kas Svēto Antoniju esi padarījis par nenogurstošu evaņģēlijas sludinātāju uz cilvēku ceļiem, sargā sevi tevišķajā žēlastībā ceļotājus, bēgļus, emigrantus, pasargā viņus no visām briesmām
un vadi viņu soļus pa miera ceļu. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Visvarenais Dievs, kas svētajam Antonijam esi dāvējis atkal savienot pat no miesas atrautus locekļus, apvieno visus kristiešus savā baznīcā, kas ir viena un svēta, un liec viņiem dzīvot vienotības noslēpumā, lai viņi būtu viena sirds un viena dvēsele. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen. Kungs Jēzu, kas svēto Antoniju esi padarījis par lielu garīgas dzīves skolotāju, dari, lai mēs atjaunotu savu dzīvi saskaņā ar evaņģēli un svētlaimes mācību un darītu mūs par garīgas dzīves veicinātiem saviem brāļiem. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Ak, Jēzu, kas svētajam Antonijam esi dāvājis nesalīdzināmo žēlastību turēt tevi kā bērnu savās rokās, svētī mūsu bērnus, lai viņi aug labi un veseli un dzīvo svētajā dievbībā. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Ak, žēlsirdīgais Jēzu, kas svētajam Antonijam dāvāja gudrību un dāvanas, lai viņš ar sludināšanu un svēto kalpošanu vadītu dvēseles uz svētumu, dāvā, lai mēs ar pazemību un ticību tuvotos izlikšanas sakramentam, lielai tavas mīlestības dāvanai pret mums. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Ak, svētais gars, kas svētajā Antonijā esi dāvājis baznīcu un pasauli izcilu svētās mācības skolotāju, dari, lai visi, kas kalpo plašsaziņas līdzekļos, sēstu savu lielo atbildību un kalpotu patiesībai, mīlestībā un cieņa pret cilvēka personību. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Kungs, kas esi pļaujas kungs, ar svētā Antonija aizbildniecību sūti savā laukā daudzus cienīgus konsekrētos un priesterus, piepildi viņus ar savu mīlestību, dedzību un augstsirdību. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Ak, Jēzu, kas esi aicinājis pāvestu būt par visu ganu, augsto priesteri un patiesības un miera sludinātāju, ar svētā Antonija aizbildniecību atbalsti un mierini viņu viņa misijā. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Ak, Dievs, trīsvienība, kas svētajam Antonijam dāvāja žēlastību iepazīt, mīlēt un godināt jaunavu Mariju, Jēzus un mūsu māti, dāvā, lai mēs vienmēr droši tuvojamies viņas mātišķai sirdī, lai labāk kalpotu, mīlētu un godinātu tevi, kas esi mīlestība. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Kungs, kas svētajam Antonijam ļāvi mierīgā garā doties pretī savai māsai nāvei, vērs mūsu dzīvi pie tevis, palīdzi mirstošiem, dāvā mūžīgo mieru mūsu mirušo brāļu un māsu dvēselēm. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Mīļo svētais Antonij, arī tu esi mīlējis Jēzu Euharistijā un aizstāvējis viņu pret maldu mācībām,
kas noliedza patieso Jēzus klātbūtni visvētākajā sakramentā. Māci mūs ticēt, ka Jēzus ir dzīvs un klātesošs ar savu dzīvību altāra sakramentā, bet pāri visa māci mums mīlestību, kas tevi mudināja izplatīt Jēzus mīlestību uz visiem cilvēkiem. Āmen! Dieva, Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen! Mīļie draugi, paldies jums par kopīgo lūgšanu! Turpinām ceļu kopā kā cerības svētcinieki pretī Svētā Antona svētkiem jūnijā. Mīļie draugi, uz nākamo tikšanos jau pavisam drīz pēc nedēļas, lai svētīgais, vai jau pavisam drīz svētais Karlo Akūtis jums palīdz un jūs iedvesmo mīlēt Jēzu Euharistijā, izplatīt mīlestību pret viņu un uz viņu starp visiem cilvēkiem. Šis mīlestības mudinātiem mīlēt tuvāko. Lai ir slavēts Jēzus Kristus!